Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport un Goodyear. Šodien Tavs Auto TV unikāls spēkrats. Automobilis, kur apvienotas divas pasaules – elektriskā un iekšdedzes. Mazda MX-30 REV ir aprīkots ar 17,8 kWh ietilpīgu akumulātoru, vankeļa jeb rotoru tipa dzinēju, kurš tiek izmantots kā ģenerators, un 170 zirgspēkus jaudīgu elektromotoru, kas dzen to uz priekšu. Un šoreiz auto lietotāja vērtējums un auto inženiera ekspertīze vienlaikus. Mūsu viesis ir Andris Dambis, kurš pats radījis vairākus elektroauto modeļus, to vārdus arī ierakstot pasaules autosporta vēstures grāmatā. Ar savu kompāniju EO Andris sporta auto būvēšanas pieredzi liek lietā, radot elektriskos pilsētas mikroautobusus. Viņš arī atzīst, ka kļuvis par elektroauto fanu ikdienā un negribētu atgriezties pie iekšdedzes spēkrata. Tā kā es jau kādu laiku, pietiekami labu laiku braukāju tīrām elektriskām mašīnām, es negribētu atpakaļ aiziet. Tās grūtības vai par ko cilvēki saka, ka tā lādēšana dažbrīd varbūt tās prasa vairāk laiku, es tiešām to esmu ļoti maz pamanījis. Tad Latvijā ir tīpaši sanāk, ka pienāk Latvijas robeža, ja tu dzīvo Latvijas centrā, ja? Tu aizbrauc uz kurien tu gribi, elektrība tev ir pietikusi. Ja tai pašā brīdī tev jābrauc ir atpakaļ, tas ir ļoti ekstrēms gadījums un nebraukā tā cilvēki vienā dienā parasti šurpu turpu uzreiz. Nu, tad tas varbūt būtu tas, ka tev ir jāpagaida tā pusotru stundu vai stundu atkarībā no tā lielā lādēšanas skapja tajā otrā galā. Kopumā tātad mana dzīves pieredze rāda, ka pilnīgi nav nekādu problēmu ar elektrisko mašīnu, kurai nobraukumu gan vajadzētu pār pa 300 km, es pa tādu runāju. Tad Latvijā viņu lietot, tas ir brīnišķīgi. Kā jau minējām šī video ievadā, MX-30 REV, atšķirībā no citiem hibrīdiem HEV, kuru riteņus griež iekšdedzes dzinējs, vienmēr tiek darbināts tikai un vienīgi ar elektropiedziņu. Jautāsiet, kā vajadzīga šāda veida spēka iekārta? Runājot par auto konstrukciju, te ir daudz tehnisku priekšrocību. Šim auto nav vajadzīga ātrumkārba, jo kustībā izmanto tikai elektromotoru, līdz ar to 170 zirgspēku jaudu un 260 Nm lielo griezes momentu varēsiet izbaudīt jau uzsākot kustību no nulles. Ikdienas gaitās pilsētā pilnīgi iespējams jums degviela pat netērēsies, jo ar pilnu aķi MX-30 REV spēj veikt aptuveni 85 km garas distances. Un to ir iespējams uzlādēt arī no elektrotīkla. Bet, ja nu jums vajadzēs nokļūt no Daugavpils līdz Liepājai, šeit talkā nāks īpaši viegls un kompakts rotoru tipa dzinējs, kurš šajā gadījumā izpilda ģeneratoru funkciju. Garākos braucienos tas palielina nobraucamo attālumu līdz pat 680 km. Tas ir sarežģīts un ļoti precīzs motors tajā ziņā, ka jābūt ir ļoti labi nostrādātam, lai viņš ilgi varētu strādāt, tāda vankeļa motora specifika. Bet kopā ar ģeneratoru viņš ļoti labi sakrīt ar savu konfigurāciju. Vankeļa motors ir tāds kā apaļš, tā kā liela hokeja šaiba patiesībā, un tas ģenerators blakām droši vien tāds pats. Tā kā es domāju, ka tas ir ļoti mazs un kompakts izpildījums. Tiešām nedzird arī iekšdedzes motoru pilnībā nedzird, tā arī var būt viena no vankeļa motora priekšrocībām, ka viņš ir ļoti līdzsvarots. Un līdz ar to tagad braucot nekādas frekvences no iekšdedzes motora nejūtu. Tā sajūta ir tiešām elektriska, tiešām elektriska. Nu tagad es nospiedu grīdā, tad es izdzirdēju, ka ieslēdzās motors. Vizuāli ar MX-30 mēs jau esam pazīstami. Šis auto tirgū tiek piedāvāts arī kā 100% elektroauto. Un to mūsu pārraidē esam arī agrāk izmēģinājuši. Strādājot pie MX izskata, Mazda dizaineri pieturējušies pie šim zīmolam tradicionālās kodo dizaina valodas, kas izceļ tīras līnijas un modernu estētiku. Tajā pašā laikā mēģinot to padarīt īpašu. Šīs dubultās durvis momentā atsauc atmiņā sportisko RX-8. Paskatieties arī uz šiem reaktīvo dzinēju formas lukturiem vai dalītajiem jumta paneļiem, kas piešķir šim auto futuristisku, bet tajā pašā laikā mūsdienu realitātē dzīvojošam cilvēkam saprotamu izskatu. Savukārt salonā atrodami dažādi apdares materiāli, kas liek noprast, ka šis auto vēlas taupīt dabu. Kā piemēram korķa apdara viduskonsolē vai šie filcīši durvju paneļu augšmalās. Zini, mašīna ir superīga tajā ziņā, ka nav nekā lieka, viss ir vienkārši. Nu, tiešām, man patīk.
Šitien te ir ļoti ērti. Lielā poga un pārējais ir patīkami. Ar to relatīvi mazo nobraukumu elektrisko, kas varētu būt, piemēram, 80 km, 60, varbūt pat 40, manuprāt, ir pietiekami ikdienas lietotājiem dienā. Tādēļ, ka tas nav mans izdomāts, bet ir pētījumi daudz par šo lietu, ka cilvēks vidējais viens pats braucot ar mašīnu dienā nobrauc ap tiem 40 km. Un patiesībā, ja tiešām cilvēks brauc uz darbu, brauc uz veikalu, un tas ir pilsētā Rīgā vai pilsētā Ogrē, tad ikdienā pietiks ar elektrību. Savukārt, ja man būs jābrauc uz Liepāju ar šo mašīnu, man nebūs jādomā, vai ar šito mašīnu es varu aizbraukt, un tā ir tā priekšrocība. Interesants fakts. Mazda bija pirmais autoražotājs pasaulē, kurš pasažieru automobiļos uzsāka lietot vankeļa jeb rotora tipa dzinējus. Mazda pamanījās kļūt arī par pirmo Japāņu autoražotāju, kurš uzvarējis leģendārajās Le Mans 24 stundu sacīkstēs. To viņi paveica ar Mazda 787B sacīkšu prototipu, kuru darbināja 4 rotoru dzinējus ar 700 zirgspēku jaudu. Mūsdienās pēc ilgāka pārtraukuma MX-30 REV ir pirmais auto, kurā jau jaunā veidolā atgriezies rotora motors. Par godu tam MX-30 ir pieejama arī speciālā Edition R versija, kas papildināta ar stilīgām dizaina detaļām, tādām kā oranžas krāsas akcenti salonā, vankeļa logo uz sēdekļu atzveltnēm un tepiķiem, kā arī 2 toņu virsbūves krāsojums ar sārtu Maroon Rouge toņa jumtu. Tas hibrīds tomēr ir ļoti labs risinājums, lai tiešām ar vienu mašīnu universāli priecātos par elektrību un aizbrauktu tik tālu, cik es gribu. Un arī atpakaļ uzreiz pieliejot benzīnu klāt, piemēram. Es domāju, ja grib ar vienu mašīnu iztikt, tad šis gadījums, ka ir gan elektrība, gan benzīns, ir tā labākā. Tad nav jādomā, kurā mašīnā tu kāps iekšā, ja arī tev vispār ģimenē ir vienīgā mašīna. Ja? Tad tu esi gan priecājies par to, ka lēti sanāk ikdienā braukt ar elektrību, lēti un zaļu, jo cilvēki tiešām bez pārspīlēšanas es sajūtu, ka grib to, ka mums ir labāks gaiss, kaut arī, ka mēs esam Ogrē, kas te pa labāk gaiss, Putniņš ir ideāls gaiss, ja? Bet man gribās, lai būtu labāks gaiss. Tā kā cilvēks iegūst to iespēju, tomēr es domāju, ka vairāk nekā 50% no savas dzīves braukt ar elektrību un ar to pašu mašīnu braukt tālos reisos uz Balviem vai uz Liepāju. Ja? Iespējams, ka viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ daudzi no mums šaubās par pārēju uz 100% elektroauto, ir šādu spēkratu salīdzinoši mazais nobraukuma diapazons un uzlādē nepieciešamā laika plānošana garākos braucienos. MX-30 REV šajā ziņā ir kā apdrošināšanas polise pret lieku laika patēriņu un bailēm no neplānoti garākiem braucieniem. Lai jums sokas un tiekamies nākamreiz. Tavs Auto TV! Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport un Goodyear.